Mūsu skatītājas Diānas, kura vienlaicīgi ir arī klasiskās mūzikas piekritēja, nērtais jautājums ir gauži vienkāršs. Kāpēc Saeimas sēdes raida izmantojot Latvijas Radio 3? Kurzemē Saeimas sēžu laikā nedzird klasiku? Vai tad nevar saorganizēt, lai ir kāds speciāls kanāls? Latvijas radio saņem ļoti daudz neapmierinoto klausītāju vēstules, kuri vēlas dzirdēt mūziku un citu ar kultūru saistītu saturu, nevis deputātu debates. Taču radio ļaudīm nav izvēles, jo Saeimas kārtības rullī ir noteikts, ka Latvijas radio ir jānodrošina, lai visiem Latvijas iedzīvotājiem par radio ir iespēja sekot, kas notiek Saeimas sēžu zālē. Par likumu noteikts pienākums, ka Latvijas radio tas ir jādara Rīgas apraidē. To mēs nodrošinām Latvijas radio 6. kanālu. Savukārt reģionos, diemžēl tas iet klasikas programmā. Tad, kad ir Saeimas plenārsēdes, kārtējās vai ārkārtējās sēdes, tad reģionos klasikas kultūras satura vietās skan Saeimas plenārsēdes. Intereses pēc 2020. gadā Latvijas radio ir aprēķinājis, cik daudz ētera laika aizņem Saeimas sēdes. Protams, tajā gadā bija krietni vairāk arī Saeimas ārkārtas sēžu, jo dažādi lēmumi bija jāpieņem, bet kopumā saskaitot Saeimas sēžu stundas, tās bija vairāk nekā 550 stundas gadā, jeb 23 diennaktis, kad klasikas kultūras satura vietā skanēja Saeimas plenārsēdes. Cik daudz radio klausītāju izmanto iespēju Saeimas sēdes klausīties par radio, izmērīt diemžēl nav iespējams. Latvijas radio jautājumu par translāciju liederību ir vairāk kārt aktualizējis, tomēr līdz šim bez rezultātiem. Bet šī brīža kapitāla daļa turētājs SEPLP ir konceptuāli viensprātis ar Latvijas radio, ka mūsdienās tie digitālie risinājumi ir strauji gājuši uz priekšu. Saeimas plenārsēdes ir iespējams viens no vislabāk dokumentētajām gan stenogrammu veidā, gan audio un video satura pieejamības veidā, kā var sekot līdz plenārsēdēm. Protams, tas būtu vietā rosinājums šobrīd veikt izmaiņas Saeimas kārtības rullī un šo normu svītrot, jo tie risinājumi tiešām ir. Lai arī statistika liecina, ka Latvijā interneta pieslēgums ir vairāk nekā 93% mājasaimniecību, tomēr likums paģēra, ka Saeimas sēdēm jābūt dzirdamām pa radio. Otrs jautājums, kas skar Latvijas radio programmu, ir tieši no klausītājas, kam internets nav pieejams. Tāpēc ir būtiski nepalaist garām neko, kas skan radio ēterā. No rīta pulkstenis 6 ar minūte ieņem vēstures kādas 5 minūtes tas raidījums. Ļoti interesanti tas klausās. Agrāk bija atkārtojums pēcpusdienā pirms 15 minūtes, no 17 minūtes, tas ir 5 pēcpusdienā. Tagad viņa nav. Un vienreiz noguļu vai kaut kā nekā. 1944. gada 15. decembrī no Bedfordas pilsētas aerodroma Anglijā pacēlās neliels aeroplāns ar pilotu un 2 pasažieriem. Žurnālista Eduarda Liniņa veidotais radio sižets Šī diena vēsturē tiek raidīts rīta programmas Labrīt ietvaros. Ziņu dienesta veidotie raidījumi Labrīt un pēcpusdiena šogad piedzīvojuši redakcionālas pārmaiņas. Atbilstoši formātam raidījumi kļuvuši dinamiskāki un vairāk koncentrēti uz šīs dienas aktualitātēm un to analīzi. Līdz ar to ir saglabāta reportāža Šī diena vēsturē šis sižets Labrītā pirmajā stundā, raidījumā pēcpusdiena, kurš tātad analizē esošos aktuālos notikumus. Šim formātam vairāk šī reportāža tad negāja, vienkārši šī reportāža vairāk nav atbilstoša formātam, un tāpēc viņa vairs netiek atkārtota. Raidījumi nekur nepazūd. Visi tiek saglabāti Latvijas radio arhīvā, kas, protams, pieejams internetā. Ja tomēr nav iespējas klausīties raidījumus ar datora palīdzību, radio pārstāve iesaka autora Eduarda Liniņa veidotu vēsturei veltītu raidījumu Šīs dienas acīm klausīties svētdienās 4 pēcpusdienā. Jana Vītoliņa, Mikola Bastanžijevs, 4. studija.